Par to, kas ir vissvarīgākais dzīvē, es pastāstīšu pēc tam atsevišķi. Bet pagaidām pastāstīšu par tiem spēkiem, kas nosaka šī vissvarīgākā gaitu, mūsu dzīvi un nāvi. 72 eņģeļi, viņi arī dēmoni, viņi arī ģēniji. Un dotajā momentā es gribu jums vienkārši nodemonstrēt, no kurienes es ņemu informāciju, kad runāšu par svarīgāko mūsu dzīvē. Nesen aizgāja no šīs pasaules 2 cilvēki. Viens nozīmīgs priekš Latvijas, viens spēlēja lomu pasaulē. Latvijā tas ir Dūrīša Juris Kulakovs, 7 imiši. Es šodien nerunāšu tā kā nodarbībā, nesaprotamos terminos, runāšu par dzīvi. Un tātad, kā Juris aizgāja? Juris aizgāja viegli, tāpēc, ka viņš bija gatavs. Ja mēs paskatāmies Jura dzīvi izvilkumā, viņa sasniegumus šeit dzīvē, viņa misiju, tad mēs redzam, kad praktiski viņš bija benefaktors laikam no 78. gada līdz 90. Šai laikā Juris atdeva sevi. Viņš uzņēmās spēlēt neparastu lomu, 7. arkāna lomu, iesaisties uzvaras ratos, kas brauc ar pretestību caur dubļiem, bet tie ir rati. Viņš kļuva par ratu vadītāju. Šeit viņa enerģija sāka izpausties visā pilnībā. Nākamais cikls, kas ieslēdzās 91. gadā un ilgst līdz 2003. Jurim ir tāds, kad viņš ir, varētu teikt, labā kondīcijā, labā noskaņā. Viņš bauda savu uzvaras ratu augļus. Viņš ir saskāries ar enerģiju, kurā caur viņu nāk, un viņš tikai noraida to uz apkārtējiem, to enerģiju, kas nāk caur viņu, Dieva enerģiju. Viņam verās vaļā slēptās rezerves. Viņš atcerās to, ko zinājis iepriekšējās dzīvēs. Viņš velk ārā no pūra lādes arī latviešu tautas dārgumus, jo 20. arkāns Dievu tiesa materializējās un Ahau, dievišķā zieda enerģija. Šai laikā Juris strādā, jo šeit rit darbs, kas prasa slīpēties, augt un būt rūpīgam. Bet arī šis cikls beidzās un nāk nākamais cikls, kas sākās 2004. gadā. Un šeit Juris pirmoreiz sajūtās mazliet liekas. Viņš sastopās ar valsts enerģiju. Un valsts enerģija viņu noliek tādā kā pakārtā lomā. Viņš vairs nevar nezināt īstenību. Viņš skaidri ierauga virzienu, kurā valsts pazaudē pati sevi.
kurā valsts kļūst par upuri. Juris laikā 2007. gads atvadās no daudziem saviem draugiem, jo viņi vienkārši atkrīt no viņa. Viņš ieiet jaunā fāzē. Jaunās sevis apjaušanas un izzināšanas fāzē. Viņš nošķīras uz sava individuālā ceļa, kurā viņu vairs nepavada popularitāte, tautas saucieni, egzaltācija koncertos. Viņš vienkārši iet savu ceļu. Bet arī šī fāze beidzās, un 2017. gadā Juris ieiet fāzē, kurā viņš ir nolasa ķīmija enerģiju. Un tas nozīmē, ka fāze, kurā viņš ir gatavs mainīt formu jau, viņš ir gatavs iziet no šīs realitātes. Saprotiet, es gribēju runāt par to, ka cilvēks, kas ir gatavs nāvei, ir pelnījis dzīvot. Viņš ir gatavs. Jau 18. gadā Juris apjauta daudz ko par dzīvi, nāvi, par cilvēku lomu šai pasaulē. Apjauta to, ko stāstīja ne kā ezotēriķis, bet kā mākslinieks, mūziķis. Un ne visi viņu saprata. Pat paši tuvākie, ne visi. Bet Juris dzīvoja ar pilnu jaudu, tāpēc, ka viņš bija gatavs aiziet. Ja tu esi gatavs aiziet, tad ko gan sev liekt? Un šis te formas nomaiņas cikls nonākot cikla viducī, 7. atslēgā, kurā starp citu ir dzimis pats Juris, viņš ir galvas vietā, viņu nevar neviens ietekmēt, viņš pats nosaka, ko radīt, kā būt. Viņa dzimšanas dzīmoks, virspriesteriene, liecina par to, ka viņš smeļ no sakrālas apziņas apcirkņiem. Lūk, es tagad nevēlos analizēt Jura dzīvi. Es gribu pateikt par nāvi. Juris aizgāja 12. Bet zināja, ka aizies viņš jau dienas 3 iepriekš. Redziet, man šķiet, ka esmu atklājis atslēgas uz mirkli, kad mums var atvērties durvis uz citu realitāti. Kā Juris uztvēra nāvi? Kā kārtējo lielo pārmaiņu, kā piepulcēšanos sev radniecīgu dvēseļu kopā, kā došanos ceļā. Tā viņš to arī uztvēra. Ja mēs tagad apskatīsimies šai ciklā, kur mēs esam tikai spēļu figūras, to augstāku spēku rokās, ko mēs ieraudzīsim? Mēs ieraudzīsim to, kad katra no mums pēc nāves tiesās vai pieņems eksāmenu katram 3 augstāķu spēki. Jo viss ir pa 3, jo ir svētā trīsvienība, Dievs Dēls, Dievs Tēvs, Dievs Svētais Gars. Un tā tad 3 eņģeļi vada mūsu dzīvi. Viens ir tas personālais Jēzus, tas Dievs Dēls. Tas ir tas, caur kuru nevis mēs caur kuru izpaužamies,
bet kurš caur mums izpaužās. Kurš var izpausties caur mums, un mēs esam viņa enerģijas, viņa spēka nesēji tad, kad mēs esam brīvi no bailēm. Tad, kad neesam iegrožoti, tad, kad neaprobežojam sevi. Tad, kad sajūtam savu saslēgumu ar augstāku dimensiju. Tad, kad neesam piekalti šai te 3D realitātei ar baiļu važām. Lūk. Jurim tas bija 5. Marbas. Kas tad ir Marbas? Marbas viens no 8 5. lorda bērniem. 5. laika pavēlnieka bērniem. 5. laika pavēlnieks. Viņš ir viens no mistiskākajiem. Viņš ir saistīts ar nāvi, transformāciju, ar spēju redzēt citas realitātes plaknes. Visi 5. lorda bērni ir saistīti ar aizkapu pasauli. Jau dzīve esot, viņi lasa šīs pasaules zīmes. Un Marbas atrodas uzņēmības enerģijā. Tātad mēs varam secināt, kad Juris saslēdzoties ar savu augstāko es, ļāva mums uzņemt to enerģiju, ko glabā mūsu zeme, ļāva mums uzņemt saslēgumu ar jau sen vēsturē aizgājušām idejām, strāvām, ļāva mums uzņemt saslēgumu ar kaut ko, sievišķīgi dziļu un druīdiski viedu. Un tanī pašā laikā viņš izpaudās arī kā joku Pēteris, jo kas tad ir Marbas? Marbas ir tāds kā Karabas Barabas. Ziniet, Leļu teātra diriģents. Bet kas tad ir vēl 2, kas ietekmē cilvēka dzīvi? Piemēram, apskatīsimies uz Jura piemēru. Marbas atrodas 36. vārtos. Tātad katrs mēs piedzimstam kādā vārtu ciklā. Redziet, Jurim vārtu cikla pārvaldnieks Vepārs. Viņš ir vārtu cikla pārvaldnieks, šai ciklā ir Juris dzimis. Vepārs, varētu teikt, sēž priekšsēdētāja krēslā. Tanī periodā, 73 dienu periodā, kad dzimis Juris. Un tad, kad pienāk 36. vārti, tad dienu pārvalda Marbas. 36. vārti, tas nozīmē, ka Dieva tēva lomā ir 36. eņģelis Stolas, viņa piedzimšanas iemesls. Tad, ja mēs skatāmies Jura piedzimšanas iemeslu šai dzīvē, tad viņa piedzimšanas iemesls ir būt tādam kā pakārtējam, ar kājām gaisā šai realitātei. Viņš jau zināja, kur iet, zināja, pie kādiem cilvēkiem iet. Viņš gāja, varētu teikt, pat mazliet atpūsties un papriecāties, jo Stolas 12. līmenī liecina par to, ka dvēsele jau daudz ko izdarījusi un daudzus uzdevumus izpildījusi. Viņa varētu teikt, nāk šeit mazliet tā vienkāršāk
nevis kaut ko lielu velt, bet vienkārši iečilot, papriecāties. Bet tas jau nemaisīja Jurim arī kaut ko lielu izdarīt. Bet priekš viņa tas bija viegli. Viņš to darīja ar draivu, ar prieku. Un, ja ir piedzimšanas iemesls nolasāms, ir nolasāmas dzīves funkcijas, tad ir nolasāms arī nomiršanas iemesls. Varētu teikt, tas eņģelis, kurš atrodas svētā gara lomā, caur kuru mēs dažreiz izpaužamies. Tā, ka nevis nesam viņa enerģiju sevī, bet caur viņu izpaužam savējo. Nu, teiksim tā, kad personālais Jēzus mums visiem, Jorim Marbas, tas ir tas, kas izpaužās caur viņu. Savukārt, pats Juris var iedarbināt to, kas atrodas viņa vārtos, bifronu. Viņš var izpausties caur 46. eņģeli. Šam 40 nesot ar savām individuālajām izpausmēm cilvēkiem 13. arkānu nāve vai transformācija, aizķerot aiz viņu dziļākajām jūtām, jo bifrons atrodas otrajā atslēgā. Redziet, viņš atrodas tanī pašā enerģijā, kura valdīja Jura nāves dienā. Un interesanti ir tas, ka Juris arī izgāja no šīs realitātes ciklā, kur viņš savos vārtos sastopās, katram ir savi vārti, kur viņš savos vārtos sastopās ar savu svēto garu. Varētu teikt, viņa svētais gars atrodas 13. atslēgā gala mērķī un viņa vārtos, un viņš iziet no šīs realitātes. Iziet galējo transformāciju šai dzīvē, 13. arkānu nāvi. Cik ilgi Jurim vajadzēja sagatavoties šim neparastajam ceļojumam, mēs arī varam nolasīt. 5. vārti, un izgāja viņš 28. vārtos. Tātad aptuveni 23 dienas, nepilnu mēnesi. Bet galvenais nav laiks, cik cilvēks patērē, lai sagatavotos iziešanai. Un šim te pēdējiem ceļojumam galvenais ir viņa gatavība tanī īstajā dienā. Gatavība sastapties ar savu augstāko es. Redziet, 28. vārti, kad mira Juris atslēdza 69. eņģeli, kas saistīts ar Luciferu. Un iespējams viņam nācās, kā saka, saskarties arī ar neizdarīto un pāridarīto. Tikai viņš bija tam gatavs, jo, ja mēs skatāmies, kādā veidā tas viss nāk uz āru, 69. šeit ciklā nāk uz āru, caur Jura enerģiju 10. atslēgā. Viņš manifestē Jura radītāja un mākslinieka varu, varēšanu. Jo imiša enerģija
caur kuru darbojās Juris, caur kuru viņš strādāja un radīja lietas, tā ir radīšanas enerģija. Tā piedara pie radīšanas diagonāls. Pie tam tā ir saistīta ar sievišķo radīšanas aspektu. Nevis ar apdarināšanu, nevis ar izgreznošanu, nevis ar pakaļdarināšanu. Nevis ar kaut kā Dieva radītā sakārtošanu. Skaistākās formās, interesantākās versijās, bet ar kaut kā pilnīgi jauna vēl nebijuša radīšana. Juris, pats to nezinot, bija viens no tiem, kas radīja atmodu. Nevis to atmodu, kas bija iepriekš izplānota un nolikta augstos pasaules pārvaldītāju kabinetos, bet to vienkāršo, īsto tautas atmodu. Redziet, ja mums ir jāskatās par to, kā Juris tika izmantot šais spēlēs, eņģeļu spēlēs, demonu spēlēs kā figūra, tad mēs atradīsim ļoti maz aspektus, kur Juri varēja vienkārši izmantot spēlē. 7. nots, jeb 7. atslēgas cilvēki vispār neļaujas izmantoties. Un, ja mēs skatāmies viņa dzīvi pēc eņģeļu vārta cikla, tātad 1. dzīves gads, un 36. dzīves gads, tātad būs tas, kad Juris sasniedz briedumu un apzināšanos. Katram tāds gads ir izlasāms, kad mēs sasniedzam briedumu un apzināšanos. Un viņa aiziešanas gads, tātad viņš gaidīja 24. gadā, kuru dzimšanas dienu, ja mums Juris ir dzimis. Juris mums ir dzimis, apskatīsimies 58. tātad 24. Viņš gaidīja 66. dzimšanas dienu. Un gads tad iet neviennozīmīgs. 11. atslēga. Eņģelis Marčauzies. Milzīgs spēks saspiests, gatavs sprādzienam, bet Jurim mazliet pietrūka vēlmes šo spēku uzspridzināt. Iespējams, viņš pats pieņēma lēmumu neko vairs nespridzināt, bet vienkārši iziet no šejienes, no šīs 3D realitātes. Jautājums ir tāds, vai Jura iziešana, godpilna iziešana, radīs sprādzienu mūsos, radīs šīs te 11. likteņa zīmoga, tā cilvēku apslēptā spēka sprādzienu tautā, priekš kuras Juris dziedāja un radīja. Visu cieņu meistaram. Nākošajā YouTube video es runāšu par vēl vienu nāvi, par Navaļniju. Šeit cilvēks tika izmantots kā nozīmīga figūra ļoti lielā spēlē. Bet par to nākamreiz. Pagaidām uz tikšanos tiešajā ēterā Facebook lentā.